jā, tās tabletes. Es savu jau bijušo vīru pazinu 13 gadus. Es zināju, ka viņam ir bijušas kaut kādas alkohola lietošanas epizodes, bet tajā mūsu iepazīšanās periodā viņš otrreizējas iepazīšanas periodā, varētu teikt, man šķita patiešām tāds mainījies un kaut kā man bija pašai dzīvē diezgan grūts brīdis, un mēs daudz sarakstījāmies, mēs tikāmies, mēs runājām par dzīvi, par mums pašiem. Un tad mēs iemīlējāmies. Un tajā rozā brīvības periodā es noticēju, ka nebūs nekādu atkarību mūsu turpmākajā dzīvē, un man nebūs jāsaskars ar visām tām sāpīgajām lietām, kas notika vēlāk. Ar alkoholu ir tā, ka viņam, principā, kā viņa psihiatra, viņš ārstējās Tvaika ielā, man telefons sarunā teica, ka primārais ir narkomānija, tā ir atkarība no psihotropiem medikamentiem, tieši no benzodiazepīniem. Un tas alkohols ir piesaistīts vienkārši šim, jo alkoholu viņš lieto, lai pastiprinātu zāļu iedarbību. Kā es atklāju? Tas notika jau diezgan drīz pēc mūsu kāzām, jo man bija slimnīcā ceļa operācija. Un pēc tās operācijas es pamodos no narkozes un telefonā izlasīju ziņas. Messengerī jau bija kaut kādas jocīgas ziņas no viņa. Man sirds bija nemierīga. Es nākamajā dienā ar taksi aizbraucu mājās, un tur tiešām pavērās tāda posta aina. Par laimi mana meita nebija mājās. Es sapratu, ka viņš ir ne tikai lietojis alkoholu, jo tā alkohola arī tur nemaz nebija tik daudz, pāris alus buņģiņas, bet tas cilvēks bija pilnīgi pārvērties sejā. Pilnīgi kā svešs cilvēks ar izplūdušiem sejas vaipstiem, ar tādām neprātīgām acīm, ar nesaprotamām kustībām. Viņš runāja visādas dīvainības, tādas, kas vispār nesaskanēja ar realitāti. Un tad es no viņa, tā teikt, izspiedu atzīšanos par to, ka viņš ir lietojis ksanaksu lielos daudzumos. Viņš varēja ksanaks paciņu, kurā ir 30 tabletes, izlietot, piemēram, nepilnu 2 dienu laikā. Un parasti ir tā, ka cilvēki, kuri lieto šo medikamentu, viņi kļūst miegaini, viņi vienkārši aizmieg. Bet uz viņu tas iedarbojās tā, ka viņš kļuva eiforisks, pārmēru aktīvs, arī agresīvs. Viņš sita pa sienām un spēra. Un kad bija ārā, kad viņš šādā stāvoklī devās, piemēram, uz kaut kādu tuvāko krogu, vēl iedzert un turpināt līksmoties, viņš dažreiz arī sakāvās ar kādu un tad pārradās ar zilu aci. Tā bija, jā. Bija tādas reizes, kad viņš stāvēja priekšā durvīm un mani nelaida projām, piemēram, vai vienreiz bija tā, ka viņš bija aizslēdzis dzīvokļa durvis un nelaida mani iekšā. Bet tā emocionālā vardarbība šajos brīžos bija ļoti tāda smaga un ierasta lieta. Jo viņš kļuva ārkārtīgi nejauks, viņš apsaukājās, draudēja. Jā, draudēja. Protams, tie bija tikai vārdi, bet viņš ir draudējis arī mani nogalināt šādās epizodēs. Jā, es biju pārbijusies, bet tad viņam beidzās tabletes diezgan ātri. Un tad sākās tas nākamais posms, ko
arī psihologi sauc par medus mēnesi, kad tas cilvēks, atkarīgais cilvēks, kurš ir bijis vardarbīgs, viņš kļūst ļoti labs, maigs un gādīgs. Viņš pērk dāvanas un, protams, ir neskaitāmi solījumi, ka tas nekad vairs neatkārtosies. Un, protams, kamēr tu mīli šo cilvēku, tev gribas viņam ticēt. Un tu tiešām tici, ka ar to savu mīlestību, ar to, ka tu kaut kādā veidā sakārto sadzīvi tā, lai viņam nebūtu nekādu problēmu, lai viņš būtu apmierināts ar dzīvi, lai māja vienmēr ir tīra un gaiša un ir vienmēr pagatavots svaigs ēdiens un es pati esmu mīļa un jauka, un ka viņam ar to varētu pietikt, ka viņš varētu negribēt šīta visa dēļ lietot atkal tās tabletes, bet tad pagāja pāris mēneši, un tad atkal bija tāda lielāka tablešu epizode. Bija. Jā, mana meita, viņa gan nekad tieši to visu neredzēja, bet, protams, viņa nojauta, un tajā laikā viņa labprātāk nakšņoja pie sava tēva. Viņa vienkārši negribēja būt mājās. Es domāju, ka es visu šo situāciju atrisināšu. Taču man tas, protams, neizdevās, jo tas cilvēks pats negribēja neko īsti atrisināt. Un vienā tādā naktī, kad atkal bija bijušas tabletes un alkohols un gājiens uz krogiem un visa tā ļauneklību runāšana manā virzienā, es viņam teicu, ka mums būs jāšķiras. Un tad viņš aizgāja uz virtuvi, paņēma garo maizes nāzi ar rievotu asmeni un vienkārši pāršķēla savu kreiso roku tā, ka tur lielie asinsvadi bija puši un virtuve bija piešķiesta ar asinīm. Ātrā palīdzība negribēja braukt pakaļ, un tad vienkārši viņš ar taksi aizbrauc uz slimnīcu, viņam roku sašuva. Un tādu viņš ar to visu sašūto roku. Aizbraucu dzīvot pie vecākiem. Bet mēs jau mūsu attiecību labajā posmā bijām nopirkuši biļetes un apmaksājuši viesnīcu. Bija paredzēts ceļojums, kurā šķita, ka tomēr ir jādodas. Un es biju arī ļoti nomocījusies un nogurusi ar visu šo situāciju ar savu vīru. Es domāju, ka labi, es tur aizlidošu. Man gribas vienkārši kaut kādā gaismā un siltumā pabūt. Un tad mēs aizlidojām, un viņš ar visu savu sašūto roku. Un tad mēs kaut kā tā kā salabām, varētu teikt, jā, un atgriezāmies mājās. Un likās, ka un tad atkal bija, protams, solījumi un mīļums, maigums, gādība. Visā šajā periodā bija tā, ka man ir hroniska depresija, es lietoju antidepresantus pastāvīgi. Viņam tas nepatika, ka es to daru. Viņš uzskatīja, ka tas iespējams kaut kādā veidā maina manu personību, ka es varu kļūt kaut kāda tāda nepatīkama un citāda. Un ka varbūt es varētu pārstāt lietot tos antidepresantus. Es runājot ar savu psihiatru, es viņam izteicu šo savu vēlmi, jā, es tiešām muļķīgi pakļāvos. Un mēs samazinājām to antidepresantu devu, un tā es arī visu šo te laiku vēl dzīvoju bez saviem antidepresantiem. Viss kaut kā gāja līdz brīdim, kad vasarā, jūlijā, viņš atkal dabūja tās zāles. Principā viņš šos medikamentus dabūja tajā laikā tādā veidā, ka viņš uzmeklēja kādu ārstu,
Un vienkārši izstāstot viņam kaut kādu stāstu par to, ka viņam tur kaut kas tagad dzīvē tur tāds notiek. Un vienkārši izdomāja kaut ko melīgu. Un vienkārši izdiedelēja, izdīca, lai viņam izraksta šīs tabletes. Un tādā veidā viņš tās arī dabūja to laiku. Un tad vasarā, jūlijā atkal bija tā tablešu lietošanas epizode. Un tas bija jau pavisam neprātīgi. Viņš, nezinu, kur viņš dabūja tik daudz to zāļu, bet viņš dzēra tās tabletes un viņš dzēra alkoholu vakaros. Un no rītiem tāds pusneprātīgs gāja uz darbu, vakarā atkal tas pats. Bija ļoti tāda izteikta arī emocionālā vardarbība no viņa puses, jo viņš nemitīgi mani zākāja, apsaukāja, draudēja. Un es pat jutos tāda kā sastingusi pavisam, ka es vispār vairs nezinu, ko darīt šajā situācijā. Es arī darbā nebiju spējīga īsti pastrādāt, un es vienkārši sēdēju kā sastingusi. Es aizgāju uz darbu un vienkārši man likās, ka man vajag to drošības sajūtu, ka tur ir mani kolēģi, kuri ir jauki un kuri labi izturas pret mani un ka šī ir tāda droša vide atšķirībā no tās, kas ir mājās, kur viss ir tik briesmīgi. Jā, mana meita tajā laikā, tā bija vasara, viņa bija laukos pie maniem vecākiem. Un tad es vienkārši sapratu, ka man sākās arī izteiktas pašnāvības domas. Es jau kalu plānus, kā es varētu beigt savu dzīvi. Un tad laimīgas apstākļu sakritības rezultātā es nonācu psihiatriskā ārstniecības iestādē, kur mani savā aprūpē ņēma ļoti labs psihiatrs. Man sākās atkal antidepresantu terapija. Es iestājos tajā klīnikā vīram nezinot. Un pavadīju klīnikā mēnesi, kur es psihiski atkopos, atlabu. Likās, ka es arī varēšu turpināt dzīvot. Tikmēr tajā laikā mans vīrs bija sapratis, kādas briesmas viņš ir man nodarījis. Un tur bija milzīga nožēla, piedošanas lūgšana un viss kaut kas tāds. Un arī viņa vecāki teica, ka viņi tādu viņu vēl neesot nekad redzējuši, ka viņš ir tik satriekts un tik ļoti apņēmies un ka viņš nekad vairs tās tabletes nelietos. Un arī pēc šīs epizodes bija tā, ka es pieņēmu to, ka varētu tomēr viss būt labi. Un labi, mēs turpināsim dzīvot kopā. Un šajā gadījumā tiešām arī pēc šīs ļoti tādas smagās epizodes viņš nelietoja benzodiazepīnus apmēram 3 gadus. Jā, viņš noturējās 3 gadus. Bet, kā jau var noprast pēc tiem 3 gadiem, kas starp citu arī bija Covid laiks un bija mājasēde, un man bija darbs mājās, un meitai bija attālinātās mācības, un viņam gan bija uz darbu jābrauc, bet bija kaut kādi periodi, man šķiet, ka arī viņš bija mājās. Un mēs mierīgi dzīvojām, mums pat nebija nekādu tur strīdu, kā varbūt daudzās citās ģimenēs, kad pēkšņi visi ir visu dienu, veselu nedēļu, mēnešiem kopā. Mums nekā tāda nebija. Mēs tiešām mierīgi dzīvojām. Bet tad, es atceros, mēs bijām janvārī. Pagājušā gada janvārī ar meitu pie ārsta. Un pēkšņi es saņēmu īsziņu, ka viņš ir dabūjis klonazepāmu, ka viņam vajag.
Viss, un man tas bija vienkārši tāds sitiens pa galvu, ka tūlīt atkal sāksies. Un tā arī, protams, bija. Mūsu ģimenes ārste kategoriski atteicās viņam rakstīt šādus medikamentus, jo viņa jau bija sapratusi, ka viņš ir ļaunprātīgs lietotājs. Tāpat arī vēl daži citi ārsti. Un tad viņš izmantoja arī citus ceļus. Piemēram, manas meitas draudzenes mamma ir ārste, un tad viņš viņai bija prasījis un kaut ko sākumā arī dabūjis un kaut kādus citus dakteru kontaktus meklējis, lai arī ar saviem šiem te kaut kādiem, viņš arī ļoti labi runā, viņš ļoti labi prot pamatot, kāpēc viņam vajadzīgs šis medikaments. Un tad ārsti parasti arī sākumā izrakstīja. Jā, bet tad viņam e-veselībā ģimenes ārste ierakstīja, tur ir tas ieraksts, kas ir paredzēts mediķiem, ka viņam ir aizliegts izrakstīt benzodiazepīnus, ka tur ir smaga atkarība, ka ir jāmeklē kaut kādi citi risinājumi, kā cilvēkam mazināt trauksmi kaut kādos brīžos, ka tā ir varbūt pārāk liela un traucē normāli dzīvot. Bet viņš bija ļoti neapmierināts ar tiem kaut kādiem citiem risinājumiem, jo tas jau bija skaidrs, ka viņam vajag tieši šīs zāles. Un tad, kad viņam vairs nebija pieejas ārstu izrakstītiem medikamentiem, tad viņš atklāja Telegram, kur ir šie te kanāli, kuros var dabūt visu, ko. Un pēc vienas tādas viņa lietošanas es viņam paprasīju tā tieši parādi Telegramā, kā tu to dabū. Un viņš man parādīja vienu grupu, kurā ir viss kaut kas. Tur, protams, ir zāle, tur ir arī kokaīns parādās un LSD. Bet tur ir ļoti liels šis farmakoloģijas produktu klāsts, tur ir ļoti daudz tablešu, bet tas, protams, ir dārgi, jo aptiekā Xanax paciņa maksā aptuveni 12–13 eiro, tad Telegramā šīs 30 tabletes maksā ap 90 eiro, un tad tur vajag diezgan lielus līdzekļus, lai tur varētu iepirkties, bet protams, ja cilvēkam tā ir prioritāte, viņš arī savu naudu tur ieguldīs. Mēs šķīrām laulību pavasarī pēc pēdējā šīs viņa epizodes, kad mēs bijām atgriezušies no burvīga ceļojuma. Viņam pēc nedēļas bija pieraksts pie viena psihiatra, kuru viņš bija atradis, kurš maksas psihiatrs, bet beigās viņš pie viņa arī gāja kā pie valsts psihiatra. Un viņš no šī psihiatra vizītes, ar kuru viņš bija ļoti apmierināts un stāstīja, kā viņi tur bija izrunājušies par visu, ko. Un tas psihiatrs tur ļoti interesējies par viņu, kā par personību un par viņa grūtībām un problēmām. Viņš no šī psihiatra atgriezās ar 3 klonazepāmu paciņām. Tās ir 90 tabletes. Un es redzēju, ka viņš ienāca mājās, un es redzēju, ka viņš jau ir lietojis tās tabletes, jo bija atkal tie izplūdušie sejas vaipsti un tāda diezgan nesaprotama runa un ārkārtīgi apmierināta sejas izteiksme, protams. Un tad, tā bija tāda ļoti smaga lietošanas epizode, kas beidzās ar policijas izsaukšanu uz mājām un viņa izcelšanu no mājām. Un tad mēs arī šķīrāmies. Bet arī pēc šķiršanās, kad viņš jau tagad dzīvo šķirti, es pēc tā, ko viņš man sūta Messengerī pēc tām ziņām, redzu, ka viņš atkal ir lietojis, jo tad pienāk tādi pavisam nesakarīgi vēstījumi, un es uztraucos, manī vēl nav pazudusi pavisam šī te līdzatkarīgā saikne, nav līdz galam pārauta, acīm redzot.
Es gan to tā kā skaidroju varbūt vienkārši ar humānismu, jo es arī svešu cilvēku nepamestu nelaimē, kur vēl savu bijušo vīru, kurus esmu mīlējusi. Un pēc šīm ziņām es tā kā noprotu, ka viņš atkal lieto. Un tad, kad viņš Messengerī neparādās ilgāk par diennakti, es sāku uztraukties. Un tad es vienkārši baidos katru reizi, kad viņš kaut kādu ilgāku laiku pazūd, ka viņš varētu būt tur kaut ko pārlietojies un nomirst tajā savā dzīvoklī. Pēdējā reize bija tāda, kas sākās, manuprāt, cik es varu izsacināt tā, viņam bija vizīte pie valsts psihiatra. Viņš gan teica, ka viņam psihiatrs nav izrakstījis nekādu klonazepāmu vai ksanaksu, bet es domāju, ka paciņa bija izrakstīta gan, un ar to arī tas viss sākās. Viņš vienkārši atkal sāka lietot tās tabletes tajā pirmdienā. Laikam 2 dienās jau bija visu paciņu izdzēris, un tad viņš sāka pirkt citur, jo tās ziņas, kas pienāca Messengerī no viņa, bija pavisam vājprātīgas. Es arī redzēju, ka viņš ir Telegramā nemitīgi online, un es tā kā gribēju, lai viņš atzīstas, ka viņš to dara, bet viņš neatzinās. Melošana ir vēl viena lieta, kas iet tam visam klāt. Kad tu gribi uzzināt patiesību, tu gribi, lai tev izstāsta visu, kā ir, bet tur ir vienkārši pilnīgi tādi tik caurspīdīgi meli, ka liekas, ka pat bērns nespētu kaut ko tik naivu pateikt un sagudrot. Tā viņš visu to nedēļu meloja, viņš visu to nedēļu. Viņš dabūja slimības lapu, visu to nedēļu pirka Telegramā visu ko. Tad viņš atkal bija pazudis uz diennakti, atkal brauca skatīties, vai viņš nav nomiris. Un tad es dzīvoklī atradu arī adatas, šļirču adatas. Es nezinu, ko viņš bija pircis. Viņš laikam visu, ko viņš tur minēja, kaut kādu medikamentu, ka tas viņam vēl esot palicis un ka to viņš šodien esot izdzēris. Viņš tās nedēļas laikā, es vienkārši biju informēta par to, cik viņam ir naudas palicis, jo viņš man to iepriekš bija teicis. Viņš bija notērējis ap 1000 eiro tajās Telegram visādās tabletēs. Es ļoti, ļoti gribētu, lai ārsti un sevišķi psihiatri pievērš uzmanību savu pacientu e-veselībai un ierakstiem tajā, jo es skaidri zinu, ka manam vīram šis ieraksts ir. Taču viņš devās pie psihiatra, kurš viņam vienā reizē ņēma un izrakstīja 90 pakas klonazepāma tabletu. 90 tabletes klonazepāma. Tas, manuprāt, ir ļoti nesaprātīgi, jo tas ir skaidrs, ka pat arī ka ir jāmeklē arī ārstiem, psihiatriem kaut kādi citi risinājumi šiem pacientiem, kas izrāda kaut kādas atkarīgas personas pazīmes, vai kuriem viņiem taču būtu jāatpazīst kaut kāda varbūtēja noslēdze uz to. Katrā ziņā tādos daudzumos izrakstīt šīs zāles, manuprāt, noteikti nedrīkst. Sameklēju šī ārsta e-pasta adresi, es rakstīju viņam vēstuli, kurā arī uzskaitīju visus faktus, to, ka vīram ir šis ieraksts e-veselībā, ka viņš nedrīkst lietot benzodiazepīnus vispār, taču viņš ir izrakstījis tik daudz tās zāles, aprakstīja situāciju, kas pašlaik notiek, ka patiesībā šāds ārsta solis rada ļoti nepatīkamu, trauksmainu, arī potenciāli vardarbīgu situāciju ģimenē, šī cilvēka, šī zāļu lietotāja ģimenē, un viņu pašu ved pretī bojājai.
Un tā visa rezultāts bija tas, ka viņš tika ar policiju dabūts ārā no mājām. Viņš nonāca psihoneiroloģiskajā slimnīcā mēnesi ārstēties, un mēs šķīrām laulību. Un tas viss bija, būtībā tas bija pēdējais punkts. Un es tiešām domāju, ka ārstiem vajadzētu ļoti tā rūpīgi izvērtēt arī šādus te lūgumus, kurus it kā raksta uzticami, pieklājīgi, inteliģenti cilvēki no malas, kuriem pēkšņi vajag klonazepāmu vai ksanaksu, jo viņam dzīvē ir noticis tas, un vai ģimenes ārsts ir atvaļinājumā, nevar izrakstīt, vai vēl kaut kas, ka tur iespējams slēpjas aiz tā visa kaut kāda atkarība jau. Protams, es biju līdzatkarīgā, jo tur jau manā uzvedībā bija vērojami visi līdzatkarīgi cilvēka simptomi. Sākumā bija šoks par to, ka viņš tā dara. Tad es centos sevī kaut kā viņu pat attaisnot, ka varbūt viņam tiešām to brīdi vajadzēja. Es centos to slēpt, es tiešām centos aizslaucīt visas pēdas, tā lai mana meita pēc iespējas mazāk tur kaut ko saprastu un nojaustu, lai apkārtējie neko nesaprastu un nenojaustu. Un tā. Un arī cik es tajās medicīnas iestādēs, kurās es pati tādas smagas depresijas epizodes 2 reizes ārstēju. Tās epizodes sekoja tieši viņa smagiem tablešu lietošanas periodiem. Man tur bija arī psihologs, un arī ar psihologu mēs daudz runājām par to līdzatkarību, par šiem trakajiem lietošanas brīžiem un medus mēnešiem, kas seko pēc tam. Respektīvi, ar medus mēnesi sākas jau nākamais vardarbības cikls patiesībā, jo medus mēnesis atkal ved uz to nākamo lietošanas epizodi, un tu esi tā kā ieslēgts tādā kā ķēdē. Par pašreizējo savu līdzatkarību, tur es varētu teikt to, ka kaut kāds tās virves ir saglabājies, iespējams, kaut kāds vēl pēdējais diedziņš, kas turas. Tā ir tā mana vēlme braukt tajā brīdī, kad man šķiet, ka viņš varētu būt jau miris. Vai varbūt vēl dzīves, pārbaudīt, ka varbūt es vēl varu paspēt izsaukt ātro palīdzību. Bet es apzinos, ka es neko citu tur darīt vairs nespēju. Un arī negribu, jo man pašai ir manā dzīvē pietiekami daudz lietu, kas ir darāmas. Es esmu pati, tad ir mana meita, mans darbs, kas mani ļoti piepilda, man ļoti patīk. Un vēl viss kaut kas cits aizraujošs dzīvē, kas notiek. Es ar šo te atkarību vairs negribu noņemties. Un tā ir viņa paša lieta. Viņš ir bijis arī Tvaika ielā, kā jau es teicu, mēnesi ārstējās. Viņš zina, kur meklēt palīdzību, viņš zina, kur ir narkologa kabinets. Es viņam arī vairāk kārt esmu teikusi, ka viņam vajadzīga narkoloģiska palīdzība. Viņš joprojām uzskata, ka nav. Šorīt pat es saņēmu ziņu par to, ka viņš jūtas tagad pēc tās pēdējās epizodes tāds attīrījies, gaišs un priecīgs, un ka ja viņam 2 mēnešus izdosies būt tīram, tad iespējams, ka tas tiešām būs beidzies. Bet es domāju, tā ir tiešām tāda ziņa no narkomāna vienkārši.